ko, gatavi? Man nav cita varianta, kā būt gatavam. Čau, man foršie Baltic Wedding podcastu, jau arī video podcastu skatītāji. Šodien atkal esam šajā foršajā vietā Laivas, kur, kā jau jūs esat redzējuši manos video, citreiz ir noteikti kāzas, un ne tikai citreiz. Šeit cilvēks vin kāzas un ir forši, garšīgi un atmosfēriski. Mans viesis šodien ir Māris, un es varu bišķiņu tādu intro uztaisīt, kad pirmo reizi es Māri satiku, man uzreiz uzrunāja tavs pozitīvisms, smaids un viss pārējais. Un es domāju, ka tiem cilvēkiem, kuri Māri satiek kāzās, jo Māris ir kāzu vadītājs, viņiem arī ir forši. Un par to arī šodien parunāsim par kāzu vadīšanu, par pasākumu vadīšanu, bet vairāk uz kāzām, tad stiepiem vaļā. Jā, super. Čau visiem, paldies, Ainar, ka uzaicināji. Man tiešām ir liels prieks un arī līdzīgi kā tu minēji, kad ir tie cilvēki, kurus tu satiec un ir baigies pozitīvisms uzreiz. Un tas, ko es noteikti arī par tevi varu pateikt, to, ka ar tevi ir ritīgi viegli, man liekas. Zini kā, kad ir forši, es tev varu pateikt godīgi, ir pāris kāzas un korporatīvi, kur ir teiksim, tev ir bišķiņi, jānofeiko tas smaids kaut kādā mirklī līdz brīdim, kamēr aiziet tā pozitīvā atmosfēra. Ar tevi, man liekas, ir ļoti vienkārši sastrādāties un ir tādā ziņā. Nav nekas jāuzspīlē un vienmēr jau tā kā, tur var tās dabīgās emocijas un pozitīvisms viegli raisīties. Super, paldies! Lai cilvēkiem būtu interesanti tagad klausīties un skatīties, jo šito var dzirdēt gan Spotifyā, jo tie, kas skatās un pēkšņi tagad ir jāskrien kaut kur ārā, varat pārslēgties uz Spotify. Apple tanī arī ir? Jā, viņš uzreiz samet vairāk Google tajā Spotifyās. Un man tāds foršs jautājums ir. Manā pieredzē ir tā, ka es esmu dzirdējis no tiem, kas strādā kāzu industrijā, kad galdnieks pārtop par fotogrāfu, liela kaut kāda tur kokapstrādes vai kaut kāda uzņēmuma darbinieks pārtop par kāzu organizatoru un tā tālāk. Kā sākās tavs ceļš ar kāzām? Kā tu vispār nonāci līdz kāzām? Kā sākās mans ceļš ar kāzām? Sākās jau, es teiktu, viss īstenībā pat ne ar kāzām, bet ar korporatīviem. Un, bija skolas laiks, kad es biju kaut kādu, 100 cilvēku, ko Ziemassvētku balvu tur novadījis un tā. Tad tur bija organizācijā vienā, attiecīgi tur vairāk pasākumi, kaut kādi mazās lietiņas šur un tur. Bet es ļoti ilgu laiku, tā teikt, es darīju visu, un tad pašā laikā nedarīju neko. Un tad bija tāds dzīves posms, kad es biju atradis jau 3. darba vietu, kur es jau biju sakoncentrējies, es noteikti dabūšu to darbu un viss būs ritīgi super, un tālāk jau ir, viss tālākā dzīve ir zeltā vien klāta, tur kalnā tikai uz augšu. Bet tā īsti nenotikās pēdējā pašā posmā, pirms fināla lēmuma. Man pateica to, ka tur kaut kas nebija līdz galam ritīgi, lai es dabūtu to vienu vai otru darbu. Viens darbs, starp citu, bija baigi interesantais, kas bija, kur es tā domāju, cik forši būtu cilvēkiem pateikt, ar ko tu nodarbojas? Es izīrēju lidmašīnas. Tā kā lielās, tur, kur pasažieri ir un tā tālāk. Tā bija tā pozīcija. Bet par to, tas ir mazliet cits stāsts, to es varbūt kādu citreiz izstāstīšu. Attiecīgi, kas notikās? Es nedabūju darbu, un tad es atnāku mājās, es nosēžos un domāju, bāc, Māri, no tevis es nezinu, kas ir sanācis reāli. Kaut kas ir jāštiko, kaut kas jādomā, kaut kā sevi ir jāpabaro, kaut kā ir jānodarbina un gribās jau arī darīt kaut ko tādu, kas pašam arī patīk. Un attiecīgi, kas ir tas, kur tā nozara ir pietiekami perspektīva arī ilgtermiņā. Un es pat nezinu, tagad es zinu, kad daudziem kāzas tas ir tieši tā lielā maize, tā teikt, ar ko var labi nopelnīt. Man bija tā, ka es biju pāris pasākumus novadījis arī pa maksu, un tad es sapratu, pasākums man patīk vadīt, man daudz saka, ka padodas, jo man nepatīk sevi tā kā vērtēt uz to skatīties. Tu dabūji to feedbacku, jā? Jā, es dabūju jau diezgan daudz jau feedback jau pirms tam. Bija kaut kādi, tās iestrādnes, tie pamati jau kaut kādi ielikti, nebija tā, ka es no galīgas nulles startētu, un nopelnīt arī, kā tur varēja, bet tie pasākumi nebija baigi daudz.
Un kas notikās? Es tagad nākamajā dienā izdomāju, es sevi nosaukšu par pasākumu vadītāju. Tāpēc, ka, kā kļūt par pasākumu vadītāju? Es nezinu, es sev vienkārši tā nosaucu. Es aizgāju tur uz Kopātavu, izprintēju vizītkartes. Okay. Tur ir Māris Krastīņš, pasākumu vadītājs. Okay. Un tā, principā, viss sākās. Notikās sekojošais. Attiecīgi, nākamā mēneša laikā, piemēram, man ir viens pasākums, un es tagad domāju, okay, mēs varam safilmēt kaut ko salikt, kaut ko, kā mēs gatavojamies. Jā. Mēs sataisījām intervijas, salikām kontentu, kā mums tur bija žūrijas locekļi, tur konkursi un tā tālāk. Mēs safilmējām video vēl ar tiem, kā tur mēs tur, uz kurien mēs ejam, ko mēs darām. Tad pats tas video, pēc tam samontējās tas video, iznāk tas video. Mēs attiecīgi visiem tiem posmiem izgājām. Pēc tam bija tāds uzaicinājums uz pašu pasākumu, tad jau, protams, pasākumu dienu, un pēc tam jau visas atsauksmes, vispārējais. Man ļoti daudzi draugi, kuri viņi it kā zināja, bet tādā pašā laikā varbūt nebija mani pozicionējuši tādā lomā kā pasākumu vadītāju. Un visi tā saka, ok, baigi forši, es tev apsveicu tavu jaunu profesiju un tā. Un es tās domāju, es jau veselas 2 nedēļas jau esmu pasākumu vadītājs, ko tu runāji. Bet jā. Katrā ziņā pēc tam man sāka kaut kur laiku pa laikam parādīties vēl kaut kādi pasākumi. Un sākuma posmā tie pasākumi bija varbūt kaut kāds 1 mēnesī vai varbūt 2 mēnesī maksimums. Tas jau bija ļoti daudz, ja teiksim 2. Un tad attiecīgi laika gāja uz priekšu, sapazinos vēl ar cilvēkiem un tas pasākumu skaits krietni pieauga. Bet tādā sākuma posmā es sapratu, ka es esmu izvilcis to mārketingu, savu tuvāko apkārt. Es esmu izvilcis tā mēneša garumā un sāks nākamais mēnesis, bet man ir vēl viens pasākums. Es jau sāku likt to, kā es gatavojos tam. Un visi domā, visi saka, pats Māri, tev visur ir pilns ar pasākumiem un tā tālāk. Un es tādā mirklī, es domāju, tā bija mana vienīgā cerība, kā es vispār varu parādīt, kad es ar to nodarbojos un tā tālāk. Smuki sadalīt ar saturu, tagad jau ir vienkārši un tagad ir diezgan daudz jāšķiro kaut kādas lietas, ko es vispār publicēju, ko es nepublicēju un tā tālāk. Un tagad ir vairāk tādi lielāki strateģiskie lēmumi, arī kur likt mārketingā vai varbūt vairāk, teiksim, atnāk, teiksim, uz podcastu patfilmēties vai kaut kādā televīzijā vai vēl kaut kur. Tā kā tas ir tāds svarīgākais posms. Kā sākās kāzas? Vienā mirklī es vienkārši sapratu to, ka man piedāvā tās kāzas, piedāvā, bet es taču nesūdu, nezinu, kā viņas novadīts. Tu līdz tam biji bijis kāzās, kā viesis? Es biju bijis, bet laikam kaut kādās vienās vai 2. Un vienās, man liekas, man bija kaut kādi gadi 5, 6, 7. Okay. Tās es it kā atceros tur kaut kādu mazu daļu. Tagad es saprotu apmēram, kas ir tā daļa, ko es atceros. Bet tādā laikā man vispār, es biju sīgs, kaut ko tur jāpadejo, kaut kas tur, nezinu, kāds tur šampīti iedzer, vēl kaut ko. Man, pa lielam, man nebija nekāda saprašana, kas tur notiekās. Tev vajadzēja iet kā asistentam, fotogrāfam, kā fotoasistentam. Man bija tā, ka es tās domāju, tā nevar darīt. Tomēr tām lietām jāpieiet ļoti, ļoti nopietni un tā. Un es tagad arī satikos ar pāri, kuri saka, ka viņiem tur kāzas un tā. Mēs jau principā pat vienojamies jau par ciparu, par visu un tā. Un es domāju, tur tāda nauda ir kāzās. Toreiz tā meklē likās nenormāls cipars. Un es tās sēžu pie saviem un domāju, pat cik es esmu tāds ļoti godīgs un atklāts cilvēks, tad es vienā mirklī tā kā ievinos, bet tā kā man ir kolēģi, kas man visu pateiks, kas, ko, kā darīt, bet šis man būs pirmās kāzas. Viņi tādi sēž, viņi vienkārši bāli paliek. Tas bija sarunā. Apmēram mēs mēs jums uzrakstīsim pēc tam tā kā Holivudā. Protams, viņi neuzrakstīja un tās kāzas nebija. Un tas bija laikam sezonas pats sākums. Vēl varbūt pat pirms kāzu sezonas vasaras. Un es tā kā baigi pārdzīvoju par to. Un es izrunāju gan mana mamma izstāstīja, teiksim, kā notiekās kāzas. Man izstāstīja kolēģi vēl, teiksim, kuriem es tur daudz vairāk sāk ritīgi ievākt info. Es sāku tā kā, kas, ko, kā notiekās. Un es vēl kolēģim saku, apmēram tā kā paraut uz rokas. Viņam saku, es tev aiziešu bez maksas, asistēšu, tur vienkārši līdz tev aizbraucu uz kāzām, lai es redzu, kas tur notiek. Savādāk es nezinu. Un jāsaka tā, ka
Man īsti nesanāca aizbraukt līdz kolēģim, bet es ļoti daudz ieliku laiku, lai sagatavotos un saprastu, kas ko kā kāzās notiekās. Plus vēl ir tā labā īpašība, tas, ka pietiekami daudz jau pasākumi bija bijuši, kur es varu pielāgoties daudz kam. Protams, jāsaka tā, ka tie pirmie kucēni tie slīcināmie, bet es nevaru teikt to, ka teiksim, tās pirmās kāzas, kuras es novadīju, ka viņas būtu bijušas sliktas. Absolūti nē. Viņas bija labas, vienīgi man nebija tā izpratne par pašu to konceptuālo uzbūvi, to klasisko, tik ļoti skaidra, kā man, piemēram, ir šobrīd. Jā. Un plus vēl tu beigi kritiski vērtēt to visu, tā kā skats no malas, vai ne? Bija tāds posms, kur es vienkārši pa salīdzinoši diezgan mazām naudiņām biju gatavs vienkārši pāris tās kāziņas paņemt un novadīt. Es ļoti daudz ko esmu iemācījies laika gaitā. Tur, kā atšķirās, piemēram, kāzas, ja tur precās, piemēram, latvieši vai precās krievi, vai tur, kā ir, ko drīkst vilkt, ko drīkst teikt, kas ir tie svarīgākie personāži, kurā mirklī ir jāizceļ. Vai teiksim, ja man pāris saka to, ka es nezinu, mums tur, teiksim, būs grupa vai nebūs, vai tas kaut ko maina vakara uzbūvē vai ne. Tagad jau ir skaidrs, ka diezgan vienkārši un ir diezgan daudz tās kāzas jau novadīts. Es pat godīgi sakot, es vairs nevaru saskaitīt, cik. Es varētu saskaitīt, teiksim, cik šī sezonā, bet tā skatoties uz to, cik kopumā viņas ir novadīts, nav tā, ka viņas tur būtu simtiem tūkstošiem, bet es pieļauju domu, ka kaut kāds 100 varētu būt apmēram šo brīdi, ņemot vērā to, ka es esmu arī strādājis pa tādiem posmiem, kur ir kaut kāds tukšais gads no sērijas, jo vienā mirklī arī tā, ka bija Covid un tā, tad viss apstājās. Es pēc tam vēl nomainīju nozari, kur es gribēju pilnībā pāriet un tā. Tad gribēju iet uz tām lidmašīnām atpakaļ? Ar lidmašīnām man vienmēr likās, tā būtu nenormāli krūta, tāda forša lieta. Uz 2 gadiem Covid laikā. Bet es aizgāju uz bišķiņu citu nozari, kas ir vairāk ar visiem, kas ir iGaming, kas mums ir Playtex, Evolutions un tāda veida kompānijas un tā. Tā kā attiecīgi pagāja kaut kāds laiciņš, es sapratu to, ka man pietrūkst tie pasākumi un tomēr, ka es gribu tur. Šitā mēs to parunāsim, es pagrīzīšu skaņu bišķiņ mazāk, jo man kaut kādā brīdī likās, kad diezgan sabļāvām. 1, 2, 3. 1, 1, 2. Parunā tikpat skaļi? 1, 1, 2. Labāk es piegrīzīšu nekā otrādi. Tā kā jā. Interesantākais darbs uz pasaules ir darbs ar cilvēkiem, vai ne? Piekrīt? Jo cilvēki ir tik dažādi raksturi, emocijas, prasības. Es daļai piekritīšu. Man liekas, ka būtu nenormāli interesanti visu kaut ko darīt. Man liekas, nenormāli interesanti arī, piemēram, ja tev ir jādara kaut kas vienam pašam, tā kā pastāvīgi, un tu arī no tā procesa iemācies. Jā. Un es tev piekritīšu tanī, ka, teiksim, ja ir pietiekami daudz visādas pārmaiņas dzīvē un tā, tad un ja cilvēki ir tie, kas iedod to dažādību, tad absolūti viennozīmīgi tur nav divu domu. Es esmu dzirdējis no pasākumu vadītājiem, ka ir 4 kāzas nedēļā, tas paņem zinām enerģiju. Viennozīmīgi. Kā ir pozitīva enerģija tajā pasākumā, bet tad, kad tu atbrauc mājās un tev ir tikai 4-5 stundas izgulēties un ir nākamais, tur jābrauc kaut kāda Liepāja no Dagdas. Un jautājums sekojošs. Kur un kā tu uzlādēji savas baterijas? Kur un kā es uzlādēju savas baterijas? Ārpus kāzām. Ārpus kāzām. Viens ir 100% noteikti ceļojot. Man šķiet, ka pagājušajā gadā es laikam biju 18 valstīs kopā, ar Latviju skaitot. Viena gada ietvaros, jā? Šogad laikam ir kaut kāds 16 laikam, kaut kas tāds. Bet man patīk tādi īsie pārlidojumi, pārbraucieni kaut kur, tāds solo backpackings saucamais, kas laikam šogad mani visvairāk uzlādēja, un īstenībā pagājušajā gadā arī, tā bija Maroka.
Tā bija Maroka, un tur tās emocijas vienkārši to, ko tu redzi, to pilnīgi dažādo vidi, kur mēs esam pieraduši to drošo, smuko Eiropu, kur ir eiro, ir apmēram saprot, kādi cilvēki ir, ar ko kas jāņem vērā un tā tālāk. Tur atkal ir pilnīgi cita pasaule, tieši tā. Tagad man plānā ir vēl pāris lokācijas. Viena no tām ir Uzbekistāna, uz kurienes gribu aizlidot. Un vēl man ir tāds mazais sapnis kaut kādā mirklī īstenot plānu uztaisīt tripu apkārt visai pasaulē. Es jau vienā mirklī to vienkārši tā uzmetu aci, apmēram, lai saprastu, ko tas varētu nozīmēt. Tīri tādas flight tickets, kas ir tad lidojuma biļetes, izmaksāja apmēram kaut kā 2500. Skaidrs, ka tas nav komforta brauciens. Tā kā tie kas tur meklē, piemēram, tikai bišķi lielās backpacks. Jā, tie, kas meklē tur biznesa klases lidojumus, tā tālāk aizmirst, tas nav šis gadījums. Šis ir stāsts par emocijām un redzējumu. Tieši tā. Es iekļauju es vienkārši tā uzmetu tā uz ātro, kur kā varētu aizlidot, aizbraukt, un man sanāca apmēram ap kaut kādiem 2500 tās izmaksas uz vienu cilvēku apkārt. Jā. Un tas viss parādījās no idejas pagājušajā gadā, kad es vienkārši tā vietā, lai es kaut kur lidotu turp un atpakaļ, jo atpakaļ bija 3 reizes dārgāk nekā turpceļā. Es tāds, tas summas nebija lielas. Jo ir lielās valsts, no kurienes var startēt tiešām pat 11 eiro. Bet es domāju, kāpēc atpakaļ ir 3 reizes dārgāk nekā turp, jo principā jau tas pats vien ir. Un long story short, es paņēmu vienkārši izdomāju to, ka es nelidošu uzreiz atpakaļ, es lidošu tālāk un tālāk un tālāk. Un tā man bija trakākais laikam, kas man ir bijis, kas pirmām kārtām man likās stulbākā ideja ever, un otrām kārtām, kas bija labākais trips no pagājušā gada, kas man super uzlādēja, bija tripiņš, kas iekļāva 5 valstis 5 diennakšu laikā. Respektīvi, es aizlidoju no Maltas es Maltā dzīvoju pagājušajā gadā. Es aizlidoju no Maltas uz Luksemburgu, no Luksemburgas uz Dublinu, no Dublinas uz Parīzi, no Parīzes uz Marakešu, no Marakešas uz Madridu un apakaļ uz Maltu. Un man tas viss izmaksāja 132 eiro. Biļets, ja? Jā, biļets. Man vairāk izmaksāja tieši no tās lidostas, jo tāpēc, ka tur arī kaut kāds izlās lidostas arī pagadījās no tām tik līdz centram un atpakaļ. Tas ir viens vakars ģimenē restorānā, tepat Latvijā. Jā, tieši tā. Bet tas bija tāds, viens no krūtākajām lietām, kas var uzlādēt visas emocijas, vispārējais. Katrā valstī pa drusciņai paķerā. Jā. Man nebija mērķis, kā daudz tur, ko tu tur apskatīji. Man nebija mērķis tur visu izbaudīt, apskatīt tur un tā. Bija kaut kādas lokācijas, kur man bija kaut kādi pazīstami, tad es satikos, varbūt tur kaut ko, aizgājām paēst, vai kā es satiku vienu čomu Parīzē. Viņš saka, ko tu gribi darīt? Tur Luvra, tas Eiffeltornis, vēl kaut kas, vai plāniņš uz 5 dienām. Tik daudz, es nezinu, ko tu vispār vari paspēt, tu esi, knapi dienu. Es saku, tā, vecīt, skaties, es gribu mošku uztaisīt selfiju pie tā turnīša, tad laikam paēst. Paēst, nezinu, ja kaut kas būs pa ceļam, būs labi. Jā. Labi, ok, paēst no sērijas. Tā tas arī bija. Let's back to the wedding. Back to the wedding, jā. Ņem Līgava, kura tagad plāno kāzas. Šajā gadījumā uz 2024. gadu. Kādi ir tavi ieteikumi par to, kā atrast savējo kāzu vadītāju? Kā atrast savējo kāzu vadītāju? Short, foršais stories, jā. Mans silts ieteikums ir paskatīties pirmām kārtām, apzināt vispār kāzu vadītājus, kuriem ir pieejams tas datums un tā. Otrs posms būtu apskatīt viņu atsauksmes, ko cilvēki attiecīgi par šo vadītāju runā. Vai jums vispār patīk tā cilvēki, tur publiskais tēls, runas veids, balss, tembrs, daudzas citas lietas. Attiecīgi tas. Un tad ir trešais posms, tad ar tiem, kas ir jūsu top 5 varbūt, jā, vai citam varbūt vairāk gribās izvēlēties, citam mazāk. Ar tiem vienkārši sarunāja tikšanos.
Aiziet, padzerēt kafiju, sazvanaties, ja tas ir attālināti un varbūt nav tik daudz laika. Un tad arī pēc tām tikšanās ar visiem šiem te vadītājiem, tad arī pieņemat lēmumu. Es vienmēr arī pāriem saku to, ka nosēžamies pie galda, izrunājam, saprotam, kādas jūs vispār gribat. Ja viņiem nav kāds organizators, tad mēs saliekam arī to aptuveno scenāriju. Man jebkurā gadījumā scenārijs jāsaliek ir kopā. Tur tādi pa lieliem posmiem, tādas lielās lietas jau ir uzreiz skaidrs un ir krietni vienkāršāk plānot visu tālāk. Un tad es arī saku to, ka pēc tam arī jūs droši pieņemat lēmumu. Man nav tā, ka tur man vajag kuru katru klientu. Nē, es esmu ļoti skaidri nodefinējis un pozicionējis sevi, to savu pozīciju tirgu. Man absolūti, teiksim, nesagādā problēmas tas, ka ir citi ļoti kolosāli kāzu vadītāji tā kā katram ir tas savs vadītājs. Citreiz tas ir vadītājs, kurš ir tur, nezinu, televīzijas seja, citreiz tas ir vienkārši, kurš ir tur ar nenormālu krūtu foršu humoru, pieņemsim, un tā. Citreiz tas ir tāds nosvērtais, tāds tēls, zin kā, ka tāds ritīgs, teiksim, veicis, kas var vienkārši visus savākt kopā, un tā. Tad viss ir atkarīgs no tā, kas ir tā kāzu vīzija? Ja? Tas, ko daudz bieži vien saka, to, ka kā tad sāk kāzas plānot, ir vienkārši pasēžat divatā un pasapņojat. Ko tad jūs gribat tur redzēt, ko jūs gribat tur dzirdēt, kā jūs gribat, lai tas viss izskatās? Ko mūsdienās, man liekas, cilvēki ļoti reti, kad dara, jā. Visā tajā skrējienā, darbi, māja, darbi, bērni un viss, kam nav bērni. Es bieži vien no līgavām dzirdu, patiesībā nav bieži vien, bet parētam es dzirdu to, ka īsti nav bijis labi tas, un kāza vadītājs tur nevarēja to izdarīt un šito. Paldies Dievam, tas nav pārāk bieži. Kādas kļūdas nepieļaujat? Kāza vadītājiem? Kāza vadītājiem? Nē. Vai pāriem tieši izvēloties? Jā, izvēloties kāza vadītāju, jā. Lai nav tā, ka pēc tam jāsteigā riņķi un jārunā kaut kādas sliktas lietas. Protams, kaut kāda maza kasjaciņa, tas ir visiem. Es teiktu, ka te ir divas svarīgas nianses. Viena svarīga nianse ir to, ka tā diena bieži vien, viņa dāmām ir izsapņota jau no mazas bērnības un tā. Viņa grib, lai viss ir perfekti. Līdz ko kaut kas noiet no plāna, skaidrs, ka var būt kaut kāds sarūktinājums par to, ka varbūt ka tas nebija tieši tā, kā gribējās vai tā. Un skaidrs, ka katrā pasākumā gadās kaut kādas mazās ķibalītes likstas un tā. Bet es teiktu, ka galvenais ir kas? Galvenais ir tas, ka jaunais pāris to dienu pilnībā izbauda un ka viņi tiešām satiekās, piemēram, ar tiem 5 vadītājiem un ka viņi izvēlas to savu vadītāju. Jo ja viņi vienkārši paņems pirmo apmēram, kas Googlē izleca, ļoti iespējams, ka būs ok, bet ja tomēr iegulda mazliet laika un saprot, ka dabūt to saucamo vaibiņu, zin kā, vai tas ir tavs cilvēks vai nav. Un ja tas ir tavs cilvēks un ja tu jūti, kad tiešām, kad tu esi tādās drošās rokās, ka tev ir skaidrs, gan kā tas vakars apmēram izskatīsies, tev varbūt ir kaut kādas idejas vēl papildus radušās un tā tālāk, tad ejiet ar to cilvēku. Kāzās var visādi notikties, tur ir diezgan daudz augsts stresa līmenis bieži vien un tā, cevišķi līgavām. Līdz tai pirmajai dējai. Un bieži vien par pirmā dējā. Bieži vien saka to, kad stress ir līdz pirmajai dējai, kā ceremonija un tad ir pirmā dēja. Es tev varu izstāstīt savu novērojumu. Man ir tā, ka es bieži vien šito te ir izstāst arī jaunajiem pāriem. Saku, dāmām uztraukums ir, tās lielais uztraukums ir līdz ceremonijas beigām. Ceremonija. Bet džekiem, Džekiem atkal ir pirmā deja tieši. Un pirmā deja nodejot, viss, tagad var viss normāli balēt, tagad nav vairs jāiespēj. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. 2/3 šogad kāzas, kas bija bez pirmās dejas. Jā? Bija izņemta ārā pirmā deja. Man liekas, ka man varbūt ir bijuši tikai viens vai divas kāzas, kurās nav bijis pirmā deja. 30% ir bez pirmās dejas kāzas. Jo es parasti, teiksim, ar jauno pāri izrunāju,
arī tas pats, kas ir par mičošanu vai pirmo deju un tā. Man ļoti reti, kad ir pāri, kuri, teiksim, grib tādas ļoti tādas tradicionālas kārtas. Jo es esmu vairāk tas ballīšu jautrības čalis, kas atnāks pateiks, tagad mums būs forša ballīte, ja? Okay. Kāzas arī var būt ļoti jautras, pilns ar humoru un tā. Mums pat ir bijušas kāzu ceremonijas, kas ir vienkārši tā kā stand-up komedijas apmēram. Ja? Tās ir nenormāli jautras. Lūk, bet... Tā, kad ir 2/3 joki, fans un bišķiņ tas oficiālais ceremonijā. Jā. Bet, ja teiksim... Es biju šādā viena ceremonija, baigi sen atpakaļ. Man bija tā, ka man bija grūti kameru noturēt. Jā. Es kaut kādā brīdī vienkārši presīju turēt. Un ir atkal, teiksim, tie kāzu vadītāji, kas ir tā kā ar visām tām tautiskajām, nacionālām, ritīgu tādām tradīcijām un visu. Cik cilvēki tik vēlams? Tieši tā. Tāpēc es arī labi. vienmēr saku, pasapņojiet, saprotiet, kas ir tas jūsu, ko jūs gribat redzēt, un tad arī būs skaidrs, vai būs viens vai otrs pasākuma vadītājs. Jo, ja pāris ļoti gribēs tieši tādus ritīgi, tādas tradicionāli, tādas, tās lietas, es teikšu to, ka es zinu, es neesmu spēcīgākais tanī visā, iespējams, ka viņiem ir labāk cits vadītājs. Ko es parasti iesaku šī gadījumā, ja gribās kaut kādus pāris elementus iekļaut, to mēs visu varam izdarīt, bet to es iesaku visdrīzāk, ja ir tādas, kā viņas skaitās, starptautiskās kādas, kad ir, attiecīgi, piemēram, vīrs tur, nezinu, no Anglijas un Ligavi ir internacionālās. Internacionālās, jā. Īstenībā daudz tagad, jā, tāds. Ļoti daudz ir, jā. Un tad, ja ir viesi arī, kas ir atbraukuši attiecīgi no kaut kurienes, tad viņiem ir interesanti tās tradīcijas paskatīties. Jā. Un tad ir interesanti arī ielikt visādas tur folka kopas un suitas sievas, un vēl tas vispār tur... Es ka vismaz 4 kārtas šogad tāds man bija, jā. Lecam nākamajā iekšā. Daudzi pāri, plānojot savas kāzas, uzreiz defaultā, domā, kad kāzu vadīšana, ja vakara daļa ir jāuztiks vedējiem. Ko tu par šito domā? Kāzu vadītājs ir populāra pozīcija kāzās, bet ir vēl joprojām ir pāri, kas domā, ka visu nogrūdīsim vedējiem, tad bišķiņi tur iedosim naudiņu un viss būs labi un vakars būs izdevies. Jo es esmu bijis gan tādās kāzās. Man personīgais uzskats ir tāds, ka ja jūs jūtat, ka vedēji ir tie cilvēki ar lielo vārdu burtu, ja, un viņi mierīgi paņem publiku, var pat ar tādām vienkāršām lietām uzreiz tur ir skaidrs saprotams to, kad vedēji ir paņēmuši to kāzu vadību savos grožos, tad viss ir ok. Varbūt, ka vedējs. Lai viņi ņem ar vārdu. Varbūt čoms vedējs ir kāds vadītājs. Bet tur ir jāņem arī pāris faktori arī vērā. Pirmkārt, skaidrs, ka tas ir veidojies visdrīzāk no tā, ka kāds tomēr ir diezgan dārgs pasākums. Un ja kādreiz arī tā profesija kā tāda nebija īsti populāra, to uzticēja vedējiem. Iespējams, ka tas ir, lai kaut kādas līdzekļus ietaupītu, iespējams, ka vienkārši nebija tās opcijas tik daudz un tā. Toreiz tā bija pieņemts. Bet tas bija, kādreiz tas bija skaidrs. Tagad mūsdienās, varbūt es neredzu visu to kopējo bildi, bet ir, manuprāt, diezgan daudz kāzas, kur vispār nav vadītāji. Un tad daudziem ir sajūta tāda, ka es īsti nezināju, kur iet, ko darīt un tā. Un ir, kur ir tieši vadītājs, un kur tie pāri, ar kuriem es tiekos un tā. Atcerieties, lūdzu, vienu mīlīši. Ja jums ir kāds vadītājs, tad vedēji varēs atpūsties. Viņiem, ja jūs gribat, lai viņi strādā visu to pilnu dienu, un tiešām, jo tas ir apjomīgs darbs, ja sevišķi, ja tu to dari pirmo reizi un tu to nedari ikdienā, tad tā ir lieta, kur ir, nebūs tik vienkārši to izdarīt. Es tad maz piebildīt varu, ko piemetināt, kad vedēji ir, visbiežāk tie ir jūsu tuvākie draugi. Jā. Tādi labi paziņas, un viņi ir atnākuši uz kāzām atpūsties, kā viesi. Jā. Tieši tā. Tā ir ļoti labi piebilstacīt. Un īsti laikam nebūs korekti viņiem uzkrāmēt šitos Man šitā es varu no personīgās pieredzes pateikt, kas bija vienreiz nenormāli forši. Man raksta čoms, un viņš saka, klausies, Māri, tu zini kādu labu kāzu vadītāju?
es tāds domāju, tu normāli šitā atļauties man pateikt, ja? Jā, Kad, zin, kā, es apmēram zinu, uz ko tu velc. Viņš saka, jā, Mār, es saprotu, es zinu, ka tu labi novadīsi kāzas un tā tālāk, bet pracos es. Un es gribu, lai tu manās kāzās atpūties un normāli ar visiem patusējies, nevis strādāt tajā dienā. Un tā bija tā lieta, ko es īstenībā ļoti novērtēju tādu piegājienu tam visam. Tā kā, ja jums starp viesiem ir kāds mūziķis, pasākuma vadītājs vai vēl kaut kas, uzaicināt viņus primāri un galvenokārt kā viesus, nevis viņus uzrunājat, lai viņi strādā tajā dienā. Tā kā tas būs krietni labāk. Jā, bet tas, ko es gribēju vienkārši galvenokārt pateikt, to, ka var atrast opcijas, kad vedēji to izdara kolosāli, superīgi. Vienkārši tas ir diezgan daudz darba un tā. Bet, ja jūs gribat, lai visi forši atpūšās, tad vislabāk to uzticēt kādam profesionālam. Piekrīt. Iemetamies, iegrītam iekšā pašā kāzas banketa, ja vakara daļā. Jā. Sajust publiku. Izjust cilvēkus, to mūdiņu noķert, vai tas ir grūti? Izstāst no savas pieredzes. Te ieslēdzas tas moments, ka katrs kāzas ir savādāks. Tā kā, lai arī tev liekas to, ka koncepts varbūt ir samērā līdzīgs, bet katrs kāzas ir savādāks. Jā, un cilvēki arī dažādi. Jā. Es teiktu, ka tas principā tas veids, kā sajust publiku, ir caur pāris atslēgu cilvēkiem. Man pat ir bijuši pasākumi, gan kāzās, gan korporatīvos, kur ir no sērijas ir tas Janka no sērijas, kas klasē bija, bišķiņ tāds, klases, kā viņi sauc, klases āksti, klases klauna vai kā, es negribu tur kādu apvainot vai tā. Ja kāds loks bisis, tad uzreiz meklē Janku, jā. Bet, ja kaut kādi, tur, kaut ko, skolotāji, teiksim, pateic, Janka vienmēr bija tas, kurš nāca ar kaut kādu punchline saucamo to kaut kādu joku un tas sanāk, tu caur Janku dabūm to. Es caur šo te cilvēku bieži vien varu viņus izcelt mazliet uz spotlightu, tā kā uz pedestālu, un caur viņiem attiecīgi atvērt visus pārējos. Jo viņi neapvainojas, ja mazliet tā pieklājīgi pa viņiem pajoko. Viņiem pat tas patīk īstenībā, varbūt viņi to nesaka, bet viņiem tas pat patīk. Un tā ir brīžiem atslēga. Tas gan nav visās kāzās. Ir par ētām kaut kādas kāzas, kur ir šis atslēga cilvēks, caur ko to var brīdīt. Bet tas ir tāds papildus tāds jautrības elements. Galvenokārt jau, man liekas, ir tas, lai viesi saprot to, ka tagad šitie te ir manējie, savējie, forši. Es zinu, ka es varu ar šito pajokot, es varu aiziet tur, teiksim, varbūt uzlokt uz deju to viesu vai to viesi, un ka tev nav tā saspīlējuma, tāda sajūta. Un to visu var bieži vien atvērt ar visādiem vai ar jokiem, vai ar kaut kādām tādiem energizerīšiem, ar aktivitātēm un iespējams vienkārši tādu skaistu, tādu emocionālu stāstu vai kaut kā tādu. Man liekas, ka svarīgi ir pie tikšanās ar Liegavu ar pāri uzjautāt viņiem par to, kādi būs viesi, jeb kādi ir viesi. Es dzirdējis arī no Liegavām, kad mums latvieši būs tādi un tad būs norvēģi pusīti, kur tādi mierīgi, ka tur pa šotiņām, bet tā bez. Es tev teikšu godīgi, es bieži vien noskaidroju, kas ir, ja ir kaut kāda ārzemju viesa, kas tā ir par nacionalitāti. Tā kā tu saki, piemēram, norvēģi būs tie, kas sēdēs maliņā, vienkārši tā kā, mani nē. Tad teņas kaut kādiem angļiem patiksies tur kaut kādas tostus pateikt, un tam līdzīgi, bet viņiem būs tostēšanas un tā tālāk, un kaut kādas spēles viņiem vispār, tā kā neinteresēs. Man ir svarīgi saprast to plus mīnus to nacionalitātes, tās kultūras, tās iezīmes, bet ja jāskatās tā pēc kopējā koncepta, es teikšu godīgi, ka bieži vien es pat neprasu tā ļoti detalizēti, kas būs viesi. Tāpēc, ka daudzās situācijās gadās tā, ka saka, mums būs ritīgi aktīvie, viņi tur jau leksu ķers grābs, tur viss būs super jau no paša sākuma. Un atnāk tādi, mēs tā sielu pastaigāsim tur apkārt, jūs tur padaraties, Okay. Un tieši arī otrādi ir bijis, kad saka, tur būs, man bija, tas gan nebija kāds, tas bija nevis dzimšanas dienas, tas bija bērndārza tāds korporatīvas pasākums. Laikam kaut kāds Ziemassvētku, kaut kāds laiks bija kaut kas tāds.
Un bija vadītāji, kur netika, un viņi tā kā piespēlēja man to pasūtījumu. Un viņi saka, tur visi būs pensionāri. Tur viņi iedod kaut kādas viktorīnas, kaut ko tā. Viņi bet nekādas ne kustēšanās, ne dejošanas. Iedod viņiem pāris viktorīnas, izdala tur balviņas, viss būs super. Tā kā, vispār tur baigi neiespriekst. Es tāds, labi, ok, fine. Es aizēju. Mums tagad būs viktorīna, tur 1., 2., 3. jautājums. Tur viena sieviete tāda pagriežās pret mani un tāda. Es atvainojos, jaunais cilvēki. Mēs neesam īsti tā kā nākuši tur viktorīnu. Mēs gribam jautrību, mēs neesam tur veci pensionāri un tā. Mēs gribam jautrību, mēs gribam kustēties, dejot un tā. Es tāds, ok, labi, viktorīnu ņemam ārā. Šķiram nākamo šito. Man nebija pēc scenārija nekas, ko ielikt arī mirklī programmā, bet es tāds, ok, tagad mums varētu būt tas. Mēs paņēmām laikam 5-10 minūšu pauzes, 5 minūšu pauzes no sērijas un pēc tam es izstāstīšu, kas notiekās. Reiz Spotify atrast Firestarter. Un man ir bijis arī tā, ka tiešām visa programma ir jāmaina pašā pēdējā mirklī. Tas pats bija arī vienā izlaidumā, bija attiecīgi vidusskola, kur es vadīju izlaidumu kaut kādas 3 gadus laikam pēc kārtas. Un pirmajā gadā bija attiecīgi viena ģimene, kuriem bija vienatvas, kur absolvēja to vidusskolu. Un tad nākamajā gadā es vadīju, viņi nebija, un tad bija aiznākamais gads. Un pat cik tā programma bija diezgan efektīva forša, tur ļoti daudz elementu atkārtojās, kas bija tā kā 1. un 3. gadā. Un es tagad aizēju līdz tam, līdz DJ pultī, tur nolikt meiteni, kas, skaidrs, ka kaut kāda skolniecība droši vien un turienes un tā. Un viņi tādi prasa, Māri, kas šodien programmā? Es saku, un apmēram 15 minūtes līdz pasākuma sākuma. Es saku, tu galvenais neuztraucies, bet es vēl nezinu. Tāpēc, ka viņi pat cik laida otru atvests absolvēties tad 3. gadā. Es pateicu to, ka es negribu īsti tos līdzīgos elementus. Es nomainīju absolūti visu programmu. Es viņiem pateicu, neuztraucies, pirms katras no tām aktivitātēm es tev atnākšu vismaz 10-15 minūtes pirms tam pateikšu, kas būs. Bet es vēl nezinu, tāpēc, ka man ir svarīgi tas, lai piemēram, viesis atnāk, un viņam nav tā kā, šito jau es redzēju, šitas nav interesants, tur tas tā, šitos es tur, nē. Un, respektīvi, kad tu dabū to sajūtu, to feeling, kad ir kaut kas jauns, kaut kas interesants, kaut kas ok, Ja tāds ir varbūt viens viesis, tad es skatos, ja tādi ir vairāk, tad noteikti tas absolūti, es pat pašā pēdējā mirklī vienkārši nomainīt visu programmu. Protams, saskaņojot ar jauno pāris, viņam paziņošu kādu situāciju, bet visādas situācijas gadās. Kas ir tās lietas, ko vairs nedara kāzās? Ko vairs nedara? Ko vairs nedara, jā. Tieši kāzu vakarā. Es vienkārši ļoti ceru, ka neliek tos palagus, vēl nedod Dievs dzeltenes, kur griež tās milzīgās sirsnīs. Bet balons spridzināšanas. Jā, ar balonu spridzināšanām īstenībā un visām tām, kur ir tās tējas maisiņi saucamē, un tālāk. Tās visas lietas viņas ir baigi foršas, nevajag pārprast, bet viņas ir baigi foršas vecpuišu vecmeitu ballītēs. Vienkārši neliekat to kāzās, tāpēc, ka kāzās ir, ja jūs negribat taisīt to kā tādu vecpuišu ballītes tematiku, tad tur īsti tas neienderēsies. Tur ir daudz citas tādas elegantas, foršas vai smieklīgas lietas, kuras ielikt. Kas ir tās top 3 apmēram lietas, ko tagad dara kāzās? Ok, garšīgi paēst, estētiskā vidē, skaistā vidē. Jā. Tur kaut kādas viktorīniņas bišķiņi ielikt iekšā, kaut ko tādu. Man jau liekas, ka ir jāieliek kaut kāds tāds actions un tāda ritīgi piesātināta jautrība kaut kādā mirklī. Man, piemēram, viena no tādām mīļākajām lietām, ko mēs bieži vien darām kāzās, ir tāda teātra izrāde. Un mēs izspēlējam tādu nelielu etīdi par mīlestību, kur var iesaistīties daudz no viesiem. Kaut kā 11 viesi, jā? Jā, tieši tā. Tur ir kaut kādi, man šķiet, 11 līdz 15 viesi. Tur ir attiecīgi dažādas lomas, un tur apmēram stāsts gan tur ir cits, bet, lai saprastu to ideju, tur apmēram tā, ka tur, lācīts iet pa mežu, pakrītais kaut kādas saknes un noskrīt virsū kaut kādai mušmirai, un tad viens tēlo to lācīt, otrs sakni, trešais to mušmiri, jā, un tad apmēram var saprast, kāds tas storylines sanāk kopumā. Tas ir tāds... Šis ir jautri, jā. Ja neesat bijuši kāzās un kaut ko tādu redzējuši, tas ir jautri, jā.
Tā, es ieskatīšos jautājumos. Jā. Tas ir tāds skaists nobeigums, bet es teiktu, ka mūsdienās ir svarīgi saprast, kas ir tās lietas, kas jauniem pāriem ir svarīgas. Citiem būs svarīgāks tas, lai ir grupa, lai ir tāda ritīga enerģija. To jau viņi pie tikšanās citiem, jā, tieši tā. Citiem atkal vizuāli gribās tā, lai viss ir tā kā, nezinu, tā kā pilī, jā, tur un tā, un grēzni skaisti, tur milzīgām spalvām, varbūt tur kaut kādām vai tur grezniem dekoriem un tā. Un tāpēc arī mēs atgriežamies vienkārši pie tā paša momenta, kad ir jāpasapņo un jāsaprot, kas ir tās kāzas, kuras gribās. Jā. Tu vari padalīties kaut kādu īpašu pasākumu. Droši vien no tām 100+ kāzām tev ir kaut kādas tādas īpašas mīļas. Kur man ir īpašas mīļas? Tā, ka tev ilgi nav jādomā vienkārši čiks šidās te. Bišķi pastāst, jā, kas bija forši. Es teiktu, ka es godīgi sakot, es nevaru vienas kāzas tādas izcelt baigi. Varbūt viņas parādīsies ar laiku, bet ir baigi daudz tādas mazās detaļas epizodes. Piemēram, šitajā vasarā bija viens kāzas, kur Līgavains, viņš pat pats nezināja, ka viņš tā izdarīs, bet viņš pateica tik nereāli tādu sirsnīgu un tādu no sirds tādu emocionālu runu par saviem vecākiem, ka tur tie visi, kas ir tie mužiki, tie veči, tur 2x2 metri, kas, apmēram, kurus varētu redzēt tetovējuma salonā vai pie smagos stūres, ja? Tie tur redzi vienkārši, viņiem acis sarkanas, asaras vienkārši, tur līst visiem, meitenes skrien ārā, tāpēc, ka, nevar tādā telpā nostāt. Bet tas bija tik patiesi un skaisti, un tā kā, tas man pilnīgi šarmojas skrien pāri kalņiem. Es zinu, kā tas ir. Tas bija kaut kas wow. Jā. Protams, ir daudz tādu, kur tu saproti, ka cik nenormāli krūti ir tā, ka, piemēram, ir tie divi cilvēki satikušies, un viņu abi ģimenes, ka tu redzi, ka viņas ir tik saskanīgas, ka viņiem ir tie kopīgie draugi, un viņi ir kā tāds, kā tā ģimenes, tā kopiena, kā tāda, tā jaunā radu draugu kopiena, viņi ir nenormāli spēcīga, inteliģenta, tāda, ar tādu kārtīgu enerģiju. Ir bijuši arī visādi piedzīvojumi. Man bija viens piedzīvojums arī, kad man noplīs mašīna, apmēram kilometru no kāzām. Un tad man nācās tur palikt pa nakti. Es kāzās, man tas ir tāds, kad lai arī cik tālu būtu kāzas un tā tālāk, es cenšos tomēr pa nakti nepalikt, tāpēc, ka es uzskatu, ka pasākuma vadītājiem nav jāredz, jāzina to, kas notiekās pēc tur, piemēram, 1-2 naktī. Un pasākuma vadītājiem ir arī jābūt tai robežai, kurā mirklī pateikt stop. Tagad jūs paši ballēties, nevajag tur vairāk neko lieka likt. Kas vēl tā? Protams, teiksim, kaut kādas pirmās kāzas, kuras es novadīju, ja, kur man jau, man mazliet interesanti atmiņā. Pirmās noteikti paliek atmiņā. Man arī es tagad atcerējos savējās pirmās. Jā. Bija kaut kādas pirmās, teiksim, kuras es kaut kad sanāk. Tagad es īsti tīri krievu valodā cenšos, teiksim, nevadīt kāzas bieži vien, bet, teiksim, varbūt 2 valodās, ja tiešām es jūtu, ka ir tāda vajadzība un tā. Bet bija kaut kādas, kad es arī tīri, teiksim, tikai angliski vai tikai krieviski vai kā novadīju. Tas bija tāds moments. Tas, kur tu saproti, kad ir kaut kādas tās pēkšņi nacionālas īpatnības. Tas pats ir Norvēģijā, kas pirmo reizi, man liekas, ar tādiem klasiskiem skandināviem sastapos, kad es saprotu, ka jā, normāli, kā jau vispārēji, visi arī nāks iekšā iesaistīties, viss būs kārtībā. Un saprotu to, ka viņi tā kā, mēs sēžam, mēs neko nedarām. Un viņiem tā kā, iekšēji droši vien kaut kāds... šņora apvilkt par viņu. Jā, apmēram tā kā viņiem tāds ir varbūt iekšējais kaut kāds šoks stāvoklis vai vēl kaut kas, jo viņiem skaidrs, ka viņi tādi baigie introverti un tā. Jā, bet šobrīd jau ir tā, ka daudz kam var pielāgoties un ir arī visādas... Viņi parasti arī kaut kādās dejās kaut kur tādu iesaistās. Es tagad atceros. Zinu, kuras kāzas man riktīgi palikušās prātā. Man palikās prātā vienas kāzas, kad es tikko biju sācis vadīt kāzas. Un skaidrs, ka es ņēmu, kas bija, to es ņēmu. Un tur bija kāzas tādas, kad laikam tas budžets bija tā, ka diezgan ierobežots. Un tur saproti, pieslēdzies apmēram
tēvots feģi tur pie telefona, pieslēdz Spotify, jo DJs nav. Pieliec stumbiņu, un tur skan Spotify. Pēc tam iet reklāmas Spotify, tāpēc, ka tas nav premiums. Pēc tam viņam... Mīvijā krēms pa vidu. Jā, pēc tam viņam zvana tur kaut kāds darba kolēģis. Viņš tāds paņem pacēk, hallo! Un viss mūzika nav tādā mirklī. Un es domāju, ak, Dievs, lūdzu, nošaujiet mani. Es kā, domāju, kad tas ātrāk beigās. Bet tie viesi reaģēja pozitīvi uz to visu, jā? Bija tāds? Zini kā, ar viesiem bija tā, ka tas bija tāds diezgan izaicinošs tādas kāzas. Viesi jau beigās reaģēja pozitīvi, tāpēc, ka, es pieļauju domu, viņi jau zina to jauno pāri, viņi jau kurā gadījumā viņam vēl to labāko un visu pārējo. Priekš manis vienkārši bija tas, ka es pats personīgi, tīri profesionālā ziņā, es vienkārši mocījos tajā pasākumā, tāpēc, ka, lai arī kā es censtos, pieņemsim arī ar to pašu varbūt mūziku, palīdzēt vai vēl kaut ko, es nevaru būt visu laiku blakus, un es nevaru, piemēram, arī, brīžiem, ir teiksim, kas ir DJ un vadītāji, teiksim, arī vienā personā. Man liekas, ka tās ir lietas, kurām tomēr ir jābūt atsevišķi. Skaidrs, ka to var izdarīt arī vienā personā, bet manuprāt, tas rezultāts tiešām rezultāts labāks, būs savādāks. Jā, tieši tā. Un arī tādā dienā, es neatceros, vai man toreiz bija tas Spotify pilnais vai nē, bet varbūt es nevarēju vai saslēgties vai kā. Un tad, tagad man, teiksim, ir tā, ka es bieži vien cenšos iziet pēc loģikas, ko es iemācījos vienās apmācībās, kur man stāstīja, pasākumu vadītājiem bieži vien ir jāizdara maksimālais pirms tam, lai pasargātos no pēc iespējas visiem iespējamiem fuck-upiem, kas var notikties. Pat, ja tas nav tavs fuck-ups. Ārpus tavas atbildības. Jā, no sērijas tur ir augsts uz augsts vats, kas ir tie telefonos, kas kādreiz spraudās. Tie bieži vien gāja, piemēram, datorā un tumbā, lai var saslēgt un palaist skaņu. Pieņemsim, ja DJs nav un tā. Un tas pats pieņemsim Spotify premiums. Ja? Plus charging stations viesiem. Šī gadījumā, teiksim, tas atrisinātu ļoti daudz, teiksim, problēmas un būtu daudz patīkamāka, foršāka, baudāmāka mūzika visu vakaru garumā. Tādas lietas. Tāpēc man tagad šo sezonu es beidzot saliku sakomplektēju tādu melno čemodāniņu. Apmēram, jā, man ir tāda caurspīdīgā kaste, kur ir viss priekš kāzām un viss, ko vajag un viss arī, ko nevajag. Jā. Melnā čemodāniņa atsevišķas sadaļas, jā, tur DJs, operators. Un kas ir vēl viena tāda interesanta lieta, teiksim, kas ļoti iespējams, ka tagad vairākiem pāriem noderēs, ir tā mičošanas daļa, kur daudz negrib tādu klasisko. Un tad bieži vien mēs izējām, tā populārākā mičošanas daļa ir attiecīgi pie ugunskur vietas ar dzintaru pulveri. Un šī gadā šo daļu tu arī novadi, jā, tā kā? Jā, to es novadu. Bet es saku, es īsti nevadu tādu klasisko tādu mičošanu. Ja kāds grib tādu, tīri klasisko, es noteikti nebūšu tas spēc. Es viņu varu izdarīt, bet man pašam tas personīgi, es nebūšu tādā baigajā komfortā to visu. Bet kas ir foršā lieta šogad, ko es pieņēmu lēmumu, ir tas, ka ir tā mičošanas daļa, un tādā dienā pietiek, tur 101 lieta, ko jau darīt, tad vēl viena tā lieta, ko jaunais pāris var man pavaicāt vienkārši, lai es sagatavoju visu priekš mičošanas, ka viņiem vispār par to nav jāuztraucās. Tur ir attiecīgi visi tie dzintaru pulveri, tur ir viss, tā ugunskur vieta un tā tālāk. Tā kā tur principā tīri gandrīz pa pašuzmaksu vienkārši visu saorganizēju. Paņem bišķiņu organizātors. Jā, tur ļoti minimāli. Parasti cilvēki novērtē tādas lietas. Un es vienkārši zinu to, ka man to visu salikt, saorganizēt, sataisīt ir daudz vienkāršāk. Pie tam man pēc tam nav jādomā to, vai tur, teiksim, ugunskur vieta ir jau iekurusies vai nē. Vai cik man tur ilgu laiku pirms tam vajag vai kā. Varbūt, ka tur mēs aizmirsām tur, kaut kādu detaļiņu vai kā. Man tur vienkārši viss ir, un tad tādā ziņā tad atkrīt vienkārši tāda plānošanas. Rezumējot mūsu foršo sarunu, ir 3 top lietas, ko pāriem darīt. 3 top ieteikumi tavējie, lai pasākums būtu izdevies uz visiem 100.
Pirmkārtām noteikti tā pirmā daļa, kas ir pasapņojiet, izdarat to daļu, paņemat vienkārši vienu vakaru, kaut vai pie foršas, nezinu, tur sarkanvīna glāzes, vai karstvīna, teiksim, tur mazliet, lai galva pavirpuļo un raisās tās visādas domas. Tas ir numur 1. Saprotat, kas jums ir tās svarīgākās lietas, uz ko jūs gribat fokusēties un tā, jo citreiz būs kāzas, kur iedos pasākumu vadītājs tieši to foršo feeling. Citreiz atkal, piemēram, tagad bija nesen viens pasākums, kur bija video materiāls. Un saproti, es skatos to video materiālu, pat ja tur nebūtu bijis tur pasākumu vadītājs vai grupa vai vēl kaut kas, es pieļauju domu, ka vienkārši man tas video materiāls vienkārši iedod tādas emocijas pēc tam, to feeling, to sajūtu, kas ir, par ko daudz, teiksim, varbūt tā neaizdomājas līdz tam. Tātad, pirmkārtām pasapņojam. Otrs ir tiešām izpētam, kas ir tie cilvēki, ar ko mēs strādājam. Tās ir atsauksmes, tās ir tikšanās pirms tam un tas viss. Es vienmēr saku to, ka kāzas nav lētākais prieks, bet, un es arī, piemēram, es neesmu lētākais vadītājs. Tā kā, ja kāds meklē tur lētāko, tad es nebūšu īstais čals. Un citreiz tie, nezinu, tur 200-300 ietaupītie eiro baigi, iedos tādu mazliet rūgtenu pēcgaršu. Ja. Tāpēc paskatāmies. Jo kāds nav dzimšanas diena, jā. Nākamgad nevarēs atkārtot. Tas tāpat kā par bildēm, es saku, ne jau vēlreiz vilks to pašu klētu un brauks pēc tam, tur, teiksim, fočēties. Otrais. Pasapņojam, ieteikumi, rekomendācijas, jā. Un trešais galvenais atceramies to, ka tā diena ir jāpavada ritīgi prieka ar pozitīvām emocijām un visu. Lai arī tur ir stress, lai arī kaut kas noiet greizi, varbūt tur lietus sāk līt, varbūt tur, nezinu, kādam riepa pārsprāgus, kaut kas tur nepaspēja tur uz ceremoniju vēl kaut ko. Sūds ar visu. Ņemam kārtīgi, izbaudām to dienu un saprotam to, ka tā ir jūsu diena un viņai jābūt ir kolosālai, foršai. Un, ja tur kaut kas notiekās, aizmirstam par to visu. Vienkārši ļaujamies tam mirklim tā dienā. Tā kā tas, man liekas, tāds. Super. Šodien ir uzsniedzis pirmais sniedziņš, tāds normālais. Kā saka, Bembis priecājās, kā uz operātoru vadītāji gatavojās nākamajai sezonai un līgavas un pāri tagad aktīvi plāno kāzas. Tā kā droši dodaties iekšā internetā. Arī zem šitā te video un podkastas atstāšu. Vai tev ir kaut kāds portfolio video formātā? Man ir pārsvarā tā, ka kas, ko tu vari parādīt cilvēkiem, es apakšā atstāšu linkus, lai iet un skatījās. Man ir pārsvarā, es publicēju sociālos tīklos vairāk visādas materiālus. Mājaslapā ir, protams, tur viss atsauksmes un tādas lietas. Super, paldies par sarunu. Super, Tiekamies nākamajā. Tiekamies kādās. Čau. Tā kā tā. Super. Galvenais, ka reks deg.